Gāzes sastāv no molekulām. To, cik karsta ir gāze, nosaka, cik liela vidēji ir gāzes molekulu enerģija. Nedaudz vienkāršojot var teikt, ka jo karstāka ir gāze, jo ātrākas ir šīs gāzes molekulas. Paskatīsimies eksperimentu, kas to ilustrē. Mēs varam vēl paspēlēties ar šo te šķidro slāpekli un cik tas ir augsts. Bet paskatāmies, es to lieku. Pagrožu apkārt. Vai redzat, kā samazinās? Tas kļūst drusku mazāks. Kļūst arvien mazāks. Ar to ļoti piespiest. Un kas šeit notiek, ir, ka tās gāzes molekulas ļoti vairs negrib sisties pret balonu sienām. Attiecīgi to tilpums kļūst ļoti maz. Un šeit balonu tad drīzāk pilnībā liekas, ka gaisa kaut kur pazūd, vai ne? Bet īstenībā tas tur vēl apkārt ir. Es centīšos to dabūt cik plakanu vien var. Būs gandrīz vai kā pankūka tūlīt. Un šis ir mūsu balons tagad. Visi redzam, plakans cik var būt. Bet tagad kas notiek? Viņš drusku ir augsts un viņš lēnām piepildās ar gaisu. Tas gaiss nevis piepildās, bet viņš atgūst savu formu un atgūst savu tilpumu. Atdzesējot gaisu balonā, mēs atņēmām tā molekulām enerģiju, taču gaiss apkārt balonam joprojām palika silts. Lēnās molekulas balonā vairs nespēja stāties pretī spiedienam, ko radīja molekulas ārpus balona. Kā rezultātā gaiss no ārpuses saspieda balonu. Līdz ko balons sasila, tā molekulām atkal sāka pietikt enerģijas stāties pretī ārējam spiedienam.